Aiziet lūdzu otrā pusē. Aiziet lūdzu otrā pusē, lai jūs nenobrauc. Tas vai nu loks vaļā, vai mašīna būs stāvvietā. Tātad paskaidrošu jums vēl vienu reizi. Dokumenti pēc ceļu satiksmes līkuma, kurš atregulē, jānodod dokumenti pārbaudei, lai sastādītu administratīvā pārkāpuma protokolu par to, ka nav tehniskā apskate automašīnai. Saulīt, man šitas viss... Es nedzirdu, bišķi vairāk attais. Man šitas viss jau vienreiz bija. Es biju pie priekšnieka Gaujas ielā. Es jūs brīdinu, es aizdišu mašīnu stāvvietu, man ir pilnīgas tiesības nogāt mašīnu stāvvietā, ja vadītājs atskās to izpildīt. Sakiet, lūdzu, jūs mani dzirdat? Man jau šitas viss atkārtojās. Tad jāiziet apskatu, problēma nebūs. Nē, man ir savādāk. Tur ir tā, ka es esmu pamatiedzīvo... Dokumentus uzrādīsiet, vai es saucu dežurdaļu mašīnu visu stāvvietu. Jūs lūdzu varat uzklausīt mani. Nu, bet es taču jums rādu dokumentus. Lai protokolus sarakstītu. Sarakstiet viņu šeit, jo man nav jums nekas rokās jādod. Nē, es esmu ķēniņiene, saprotiet to. Pamatiedzīvotāju ķēniņieni. Un jūs nezināt pamatiedzīvotāju tiesības. Jūs nezināt pamatiedzīvotāju tiesības. Jūs veicat šobrīd teroru. Man nav jāklanās jums. Mašīna būs stāvvietā. Jūs šobrīd veicat teroru pret pamatiedzīvotājiem. Un pat neuzklausat, ko es jums gribu pateikt. Bez apskates. Sieviete sēž pie stūris, apskata viņai nav, dokuments viņa nenodod pārbaudēji, protokolus nevar sarakstīt, jo viņi ir aizslēgus mašīnas iet. Dodiet, tur protokols būs. Šeit jums ir dokumenti, lūdzu, skatieties. Jums protokols jārakstā ir. Man vajag personu pārbaudīt. Nu, bet sarakstiet, lūdzu, šeit jums viss ir redzams. Tad netīs loks, es neredzu uz datus, man vajag pierakstīt. Viss jums ir redzams, notīriet logu, jā? Tikai kaut kāda ārvalstu dokumenti, ko es vispār pareizi apgriežiet. Es nezinu, kas viņam Lūdzu. Kur es atrakstīšu uz kā? Nu, paņemiet papīru un rakstiet, nu. Viņu vairs vaļā nevajag. Nekā nebija, neceriet. Jūs dabūsiet pilnu sodu vienkārši. Saulīt, jūs nezināt pamatiedzīvotāju tiesības. Es nedzirdu, jūs nekā nedzirdu. Pastāv deklarācija par pamatiedzīvotāju tiesībām. Kādām tiesībām? Pamatiedzīvotāju. Un mēs Latviešu biedrībā vedam sarunas ar šo valsti, ka viņa veids genocīdu pret pamatiedzīvotājiem. Un tas, ko jūs šobrīd darat, ir genocīds pret pamatiedzīvotājiem. Tā cienītājs runāja pašreizādēju žurdaļu. Skati izējiet cienītāji. Es labprāt, es viņu gāju, skati, salaboju mašīnu, bet viņi man neļāva iziet skati. Rādiet savus datus. Lūdzu, uzklausiet pa priekšu, pabeigt teikumu ļaujiet. Uzrādiet savus datus. Datus man rādiet. Vēl vienu teikumu uzklausiet, un tad es parādīšu. Viņi man neļāva iziet skati, tāpēc, ka bija kaut kāda tur nauda jāsamaksā. Bet naudu mēs nevaram samaksāt, jo mēs nevaram maksāt par kaut kādiem parkingiem, saprotiet? Šī ir mūsu tēvu zeme, mēs nemaksāsim par parkingiem, lai iziet skati. Tagad ir dežurdaļa informēta, pēc ceļu satiksmes līkuma, mašīna uz stāvvietu un loks jums tiks izsists. Piebrauks vienība, kas tu var izdarīt. Un tas viss tiek filmēts, ko jūs darat pret pamatiedzīvotājiem, ja? Tas viss tiek filmēts. Jūs esat krimināli cilvēki. Jūs pret pamatiedzīvotājiem veicat genocīdu. Es jums parādīju 5 reizes. Un jūs pat neuzklausat, ko es jums saku. Jūs esat vienkārši kara sastāvdaļa pret latviešiem. Es esmu Latviešu biedrības vadītāja. Dita Rietuma, Latviešu biedrības vadītāja. Ko es jums taisīšu 2 tēviņiem logu vaļā, bandīti tādi? Jūs taisieties manu mašīnu salauzt. Jūs bļaujat uz mani, rupji krieviski lamājaties. Jūs krieviski sākāt lamāties, kad pienācāt man klāt. Tas viss ir uzfilmēts. Man taču vienalga, kas jums ir uzfilmēts. Viss ir uzfilmēts, kā jūs krieviski lamājāties un gribat, lai es jums durvis atveru. Kas ir krieviski? Saprotiet, kas krievu valodas pasaprot? Cienītā, jums jānodod dokuments pārbaudēt. Nekas man nav jānodod. Es nezinu, varbūt tās ir viltotas. Man nekas nav jums jānodod. Viņas ir viltotas. Vienreiz šitas jau bija. Es biju Gaujas. Es biju Gaujas ielā pie priekšnieka. Es redzu, ka viņai nav nekādi, teiksim, atpazīšanas zīmes. Latvijas atpazīšanas zīmes. Nu, ko jūs stāstat? Tās ir Zviedru tiesības. Zviedru tiesības. Sēžam gaidām, kamēr piebrauks vienība.
Labi, tūlīt. Mazliet vairāk, lai es jums var normāli komunicēt. Es jūs mašīnā iekšā nelīdīšu, tātad paskaidroju. Tās vadīta apliecība, kas ir jums, viņa man ir jāiztur pēc ceļu satiksmes likuma. Ziniet, kāpēc? Jā, es to zinu. Man tas viss jau vienreiz bija. Man tas viss jau vienreiz bija. Es biju Gaujas ielā pie priekšnieka. Lūdzu, paklausiet. Viņi man jau paņēma tiesības. Es biju jau Gaujas ielā vienreiz un dabūju viņas apakaļ. Tāpēc, ka jums sots nav samaksāts. Jā, es zinu. Jā. Halo? Nē, viņai arī pirmkārt pārbaudot pēc tā dokumentu, ko viņa man uzrāda, viņai ir aizliegums no soda samaksāt. Un tiesības viņa man nedod. Jā. Kas? Uzrādiet bildi tiesībās. Tas bildes varētu būt matu krāsa vienīgais un cita, bet vienīgais tas, ka viņi man tiesības te nedod, viņai raksta protokolu, par apskati, ja? Un viņai ir aizliegums. Un tiesībām ir jābūt aizturētām. Viņa man tās tiesības nenodod. Ārā viņa nekāp logu attaisīt 3 mm. Tas arī viss. Bet to es jau ne... Viņa arī te filmē. Filmē arī. Filmē viņu te visu. Nē, es jau mēģinu. Jums jāpaskaidro viņiem, kad ir pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija. Es nevaru jums runāt caur aizvērtiem logiem. Tas ir pirmkārt. Otrām kārtām. Līkums jums paredz. Saprotat, jūs tagad ignorējat līkuma kārtību. Jūs saprotiet, ka valsts neievēro pamatiedzīvotāju tiesības? Pamatiedzīvotāju tiesības, jā? Mums pamatiedzīvotājiem nav jāmaksā nekas Jevrikos, jā? Šai valstī pa priekšu jānodibina nauda, ko mēs paši pārvaldām, nevis kaut kāds Jevriku Jevrosojus. Labi, es pārnāšu tūtās. Labi, ok. Un man nav jāmaksā nekādi parkingi šajā zemē. Jūs, cienītā, es uzskatu, ka vienmēr var izsnākt normāli, mierīgi komunicēt. Es jums paskaidroju. Varat filmēt, man tas nestrauc absolūti. Ieslēdzat tikai no sākuma, viņa pagaidām nefilmē. Viņa filmē gan? Nefilmē. Redziet, šeit sarkana podziņa ir, mirds. Viņai jāmirgo, lai filmē. Re, kur ir mirds sarkanas. Viss jau visu laiku iet. Tā, paklausieties uzmanīgi. Jums, man ir nepieciešams no jums vadītāja apliecība sakarā to, ka pēc likuma 30. panta 2. daļas 3. punkta man viņi ir jāiztur, jo gads ir pagājis. Es jums, diemžēl, datoru nevaru iedot paskatīties, ja? Jā. Jūs varētu pati pienākt un apskatīties, par ko man tās tiesības jāiztur. Es apstrīdu jūsu prasību, un mēs varam tikties tiesā. To jūs varat darīt. Bet jūs nevarat laust manu mašīnu, jūs nevarat ņemt manas zviedru tiesības, jums nav tādu tiesību, ja? Ir mums tādas tiesības. Nav, tāpēc, ka jūs neievērojat, bet jūs neesat iepaziņies ar pamatiedzīvotāju tiesībām. Viņas atrodas 4 pamatiedzīvotāju deklarācijās. Ko ceļu satiksmes atrunā? Ceļu satiksmes likums, ko atrunā? Esat pat lietas kursā? Viņš atrunā, kad ir jāsamaksā lietas naudā. Bet šī nav nauda. Tas, ko lieto Latvijas Republikā, nav nauda. Tieši tas pants, ko es nosaucu, viņš atrunā to, ka vadītāja apliecība tiek aizturēta līdz brīdim, kamēr tiek samaksāta naudas soda, kas nav nomaksāta gada laikā. Bet nav valstī atjaunota īsta nauda. Es nevaru viņu samaksāt. Nu, bet es pie tā vainīgs. Un es arī ne. Es izpildu savu pienākumu. Un mums, brāļiem, nav jākaro vienam ar otru. Nu, ja valstī nav izveidota īsta nauda, es nevaru samaksāt, un jūs man neļaujat dzīvot dzīvi, ja? Nu, es jums ļauju dzīvot. Man cilvēki nomirs, ja jūs man atņemsiet mašīnu. Man slimi cilvēki gaida, kuriem... Es nedzirdu. Akal, trolejbus, kiet garams, jūs nedzirdu. Mani gaida slimi cilvēki. Es esmu Latviešu biedrības vadītāji. Visas tautvaldības atjaunošana ir atkarīga no manis, ja? Es esmu konceptuālā zinātniece. Un es ļoti labi zinu, ko es daru. Es zinu savas tiesības. Nē, jūs nezināt. Zinu. Tāpēc, ka man nav jāievēro vispār. Bez tiesībām jums ir arī pienākumi. Man nav jāievēro šīs
korporācijas likumi. Es jums nevaru to grāmatu caur logu, man viņš ir slapjs. Bet jums ir būs. Es jums parādīšu, kas tur ir rakstīts, izlasat, un tad varat komunicēt. Nē, man nav jāievēro tie likumi. Tāpēc, ka es esmu pamatiedzīvotāju ķēniņiene, mans vecais tēvs šo valsti nodibināja, bet šī valsts nav atjaunojusi centrālbanku, kur izdot naudu, ja? To, ko jūsu vecais tēvs darīja, tas ir arī burvīgi. Bet šī valsts nav neizpildat policista rīkojumu. Palasat, kas tur rakstīts. Palasat. Bet es zinu to. Ne, izlasat. Es zinu. Pēc kā mēs vadamies? Pēc ceļu satiksmes likuma. Bet ja valsts nav atjaunojusi īstu naudu, tad viņu nav iespējams īstenot. Tāpēc, ka mēs nevaram neko samaksāt, jo latviešu biedrībām vispār nav atdotas pat telpas. Atskatieties, pieņemsim. Un šī valsts nedod nekādus iztiks līdzekļus latviešiem. Genocīds notiek. Miljons ir izbraucis. Tāpēc, ka šeit notiek pilnīgs genocīds. Es neesmu bezdarbniece. Es esmu ķēniņiene, es pati esmu darba devēja. Man ir dzimta, kuru es uzturu 15 cilvēki. Man ir dzimta, ko es uzturu 15 cilvēki. Un viņiem visiem ir vajadzīga šī mašīna. Un ja jūs viņu aizturēsiet, jūs būsiet noziedznieks pret pamatiedzīvotāju dzimtu. Bet ja jūs neiet apskati, es esmu izgājusi, ja jūs nemaksājat naudas, es gribēju iet apskati, administratīvas pārkāpuma kodeks, es gribēju iet apskati, viņi man neļāva iziet apskati, tāpēc, ka nav apmaksāti kaut kādi tur sodi Jevrikos. Man nav jāmaksā par manas... Jums nebija kas? Kāpēc neļāva iziet? Tāpēc, ka nebija samaksāti tie sodi, jūs jau teicāt. Varēs tagad arī joprojām nav samaksāts. Bet man nav jāmaksā tie sodi. Kāpēc? Tā ir mana senču zeme. Es te esmu pamatiedzīvotāja. Kaut ko jūs te galīgi tagad stāstāt. Saprotiet? Senču zeme. Es arī esmu savā senču zemē. Nu, jā. Es arī maksāju nodokļus. Es arī eju savai mašīnai tehnisko apskati. Jūs dzīvojat pēc... Jūs ne ar ko neatšķiraties. Paklausieties, viena būtiska lieta. Ka šeit likumus ir uzstādījusi žīdu ķēniņi. Žīdu ķēniņi, kā gals, kas šeit ir žīdu priesteri. Žīdu ķēniņi. Viņi vada kādus likumus pieņem Saima. Un ne jau velti jevrikus mēs lietojam. Tie Jevrosojus un jevriki ir šitā nauda, ja? Mūsu latviešu nauda šeit nav nodibināta. Mēs nepārvaldām to naudu. Pašai, tagad godīgi sakot, nebūtu vienkāršāk. Normāli, civilizēti izkāpt un aprunāt. Nu netak, jūs man atņemsiet tiesības, man dzimtas locekļi nomirs. Jums tāpatās viņas aizturēs. Nu, taču jūs to nevarat darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat cilvēki, nevis nozombēti vergi. Nu. Jūs esat vergs, jūs izpildat žīdu ķēniņu pienākumus. Žīdu ķēniņi izlēma, ka jūs terorizēsiet pamatiedzīvotājus. Krievi, nē, kas mēs tur esot? Es izpildu savu dienas pienākumu, ko man jādara ir, saprotat? Bet jūs nezināt pamatiedzīvotāju tiesības. Ko lūdzu? Pamatiedzīvotāju tiesības jūs nezināt. Neesat ar viņiem iepazinies. Es jums pateikšu tā, mans pienākums ir formēt ceļu satiksmes negadījumus, ja? Uzraudzīt ceļu satiksmes drošību. Un ja transporta līdzekļu nav veikta tehniskā apskata, tas nozīmē, ka viņš neatbilst visiem standartiem, ja? Nu, ja es jau tā paši dāmēju ceļu. Nu, es jau biju Gaujas ielā. Jums vēlreiz būs jānāk, jums to vajag. Bet priekš kām jūs vienkārši ņemiet un palaidiet mani vaļā, nu? Tiksimies, uztaisiet aktu. Es nevaru piedot, es nevaru pārvākt. Uztaisiet aktu. Un tiksimies tiesā. Es sastādu administratīvu pārkāpumu protokolu. Jā, un tiksimies tiesā. Jūs nevarat vardarbīgi tagad apstādināt kaut kādas vardarbīgas akcijas. Jūs nevarat veikt vardarbīgas akcijas pret pamatiedzīvotājiem. Ko nevarat veikt? Vardarbība tā ir, ko jūs piedāvājat tagad veikt, jā? Vardarbība? Nu, bet, protams. Nu kā, man ir jābrauc zāles, vest dzimtāji. Kas jums līdz to izdarīt ar sabiedrisko transportu, ja jums nav naudas iziet apskat? Tātad sanāk, ka degvielā jums naudas ir, es pļauju, teiksim, sejā konkrēti izpildīt, teiksim, prasības elementāras, tas ir apdrošināt transporta līdzekli, iziet tehnisko apskati, un ja ir kaut kas pārkāpt, saulaicīgi iziet, teiksim, šito saucamo. Saprotat? Nu nav naudas mums vispār. Es uzturu 15 cilvēkus. Es jums zolīti pavaicāšu. 4 no viņiem grib braukt uz ārzemēm, jo šeit ir teroristi, kā jūs visās malās. Jūs esat. Jūs man tagad aizvainojat. Nē, es jums saku to mīloši, bet jūs veicat terorisma funkcijas. Ziniet, kur ir?
Jūs terorizējat ķēniņus. Jūs visi esat izterorizējuši miljonu latviešu ārā no šejienes. Miljonu! Bet tad jūs domājat, kam jūs to sakat? Es jums saku, es visu to tiesā apstiprināšu. Es esmu to jau ierakstījusi. Terorists es viennozīmīgi neesmu. Es esmu ģenerāla prokuroram uzrakstījusi. Saprotat? Saulīt. Es ģenerāla prokuroram uzrakstīju, ka viņi veic genocīdu pret... Es ģenerāla prokuroram uzrakstīju, ka viņi veic genocīdu pret pamatiedzīvotājiem. Ka policija to dara. Ka policija to dara. Es esmu viss, ko jūs varat iedomāties, visaugstākajā kompetencē. Nu jauki, bet jūs saprotat, ka... Un pagaidiet, policijas akadēmijā mēs sniegsim tagad kursus par pamatiedzīvotāju tiesībām. Tas ir sarunāts ar juridikas katedru. Tāpēc, ka kaut kas ir jādara. Nevar šitā. Iekāpt trolejbusā arī iekāpt. Nodokļus, neviens neveiksim tehnisko apkopi, mašīna būs, teiksim, salauzta, notiks ceļu satiksmes negadījums, dēļ tā cietīs nevainīgi cilvēki. Nē, Saulīt. Jūs tiecaties? Nē, es tiecos, lai mēs atgūtu Centrālu banku mūsu pārvaldē. Viņa ir nozagta. Ja jums kaut ko ir nozadzis zog, tur jāgriežās attiecīgās instancēs. Uz doto brīdi instances vada Žīdu kā gals. Šobrīd, ja? Un vienīgais, kas var izglābt, to ir Latviešu biedrība, kuru es vādu. Saprotat, uz doto brīdi. Un mēs šobrīd taisam banku un atgūstam Centrālu banku. Ja jūs mūs terorizēsiet... Lieki tērēt savu laiku. Nē, tas nav lieki. Šis ir ļoti svarīgi. Tas viss ir jāuzfilmē. Tas viss ir jāuzfilmē. Kā jūs terorizējat pamatiedzīvotāju ķēniņieni? Jā, bet es esmu ķēniņieni. Tā ir starpība. Es esmu pamatiedzīvotāju ķēniņieni, ja? Es vādu ķēniņu skolu, ja? Mēs atjaunojam ķēniņu sistēmu Latvijā, lai varētu atkal veidot ķēniņu tiesas, kuras mums jau notiek. Un mūsu deklarācijas jums ir jāzina, bet jums viņas neviens nestāsta. Tāpēc, ka šeit nav valsts, šeit ir Vašingtons korporācija, un šeit notiek genocīds pret pamatiedzīvotājiem. Tā, parādat vēlreiz apliecību. Man interesē vēl derīguma termiņš tieši šitai vadītāja apliecībai. Šitai arī varētu rādīt, es viņu neaiztikšu, varētu būt droši. 13. gadā viņi saņēmusi, 23. it kā derīgi. Pagaid, mums vajag pierakstīt vadītāja apliecības numuru. Pierakstīt. 66. 66. 04. Uzgaidiet, tūlītās lūdzu. Labdien! Viņai tiesības pirmkārt ir aizliegums, sods nemaksā. Mums vēl tiesību vadītāja apliecība principā ir jāiztur. Jā, arī parāda dokumentus. Viņš nevarēs cik viņš pats viņus pierakstīt. Tu padzīvojies un tagad iedomājies, ka Latvijas vispridēļničīt, ja? Nē, daudz labāk ir nekā tā. Latviešu biedrības vadītājs esmu. Jūs domājat, ka šitie cilvēki arī jūs dzird? Es neko nedzirdu, jūs... Nu, tad nāciet tuvāk. Tas skatas brauc un tuvāk. Divu gadu līdz riņķiem. Tas tādi Slovāks? Nē. Tiesības... Kurā valsts izdodas vadīt apliecību? Zviedrijā. Zviedrijā? Jā. Cienītā, jūs šito esat redzējusi? Nu, bet man neļāva iziet skati, ko es varu darīt. Nu, tad visu mašīnu jāliek nost. Jā, nu paskaties, 4 zilacaini tautieši un terorizēja pamatiedzīvotāju ķēniņienu. Ko nozīmē terorizēja? Jūs pārkāpat drošību uz ceļiem? Nē, es nepārkāpu, man mašīna ir salabota. Jā. Viņai ceļu satiksmes likums neatiecās. Cienītais, jums likumi neatiecās, jā? Nē, bet tiešām tā ir, jo es esmu pamatiedzīvotāju ķēniņiena. Jūs paskatieties Labie.lv, Latviešu biedrībā ir pieņemtas 5 deklarācijas. Labi, klausieties. Un mēs varam dzīvot pēc senču tikumiem. Latvijā, un tas ir jāpild. Es saprotu, ka jūs varat pēc tam pa visu Eiropu braukāt, kā gribat. Bet Latvijā tāda mašīna nedrīkst piedalīties satiksmē, jā? Drīkst gan, viņi ir labā kārtībā, un es jums to garantēju kā pamatiedzīvotāju ķēniņienu. Un mūsu senču pārāžas ir ņemamas vērā. Jā, ir Saulīt. Un tiesā es uzvarēšu, es jums apsolu. Bet 4 cilvēki nomirs, kamēr es nevarēšu viņiem zāles tagad aizvest. Nu, tad jūs varēsiet sūdzēt tiesā.
un tā būs jūsu vaina, ka jūs nesat izgājusi. Saulīt, ir lietītā, nē, vienu teikumu vēl. Saulīt, vienu teikumu. Saulīt. Mēs rīkojamies pēc likuma, nevis pēc paredzēta. Vienu teikumu, nu neesi algotnis, nu esi cilvēks, nu. Drīkstu gan. Jā. Attiesimies tagad tiešām tiesas ceļā. Jā? Ja jūs atstājat apturēšanas vietu transportu. Es ļoti labprāt tiesā būšu. Jā. Tagad mašīna iestāvjotā. Varat filmēt to vienalga. No otrā pusē ir. Paklau, nu te mēs beidz tur jāskatēties ar tavu kolēģi runā, ja? Viņi vispār uzspļauj, visiem aizbrauc prom, kā reiz pēpēc bija piebrauc. Cienītā! Nu, bet kāpēc jūs pagriezāt man muguru un nepabeidzāt runāt ar mani? Cienītā! Šādā veidā es jums nemaz nekontaktēšos, jūs saprotat? Jūs pats saprotiet, ka Tūlīt atbrauks vēl. Nu, atbrauciet. Tūlīt vēl atbrauks, Nu, es jums tos atbrauciet. stiklus sitīs ārā. Nu, jūs esat mežoņi, es taču saku, Kā jums tas ir vajadzīgs? Nē, jums tas ir vajadzīgs, man tas nav vajadzīgs. Jums tas nav vajadzīgs, un kāpēc jūs tā rīkojaties? Kāpēc tagad Tāpēc, ka es jums pateicu, lūdzu, noklausiet vēl vienu teikumu, un jūs pagriezāt man muguru un sākāt pieņemt kaut kādus mērus, kuri man galīgi neapmierina. Cienītā, visi. Es redzu, jums ir nospļauties uz likumu. Nē, man nav nospļauties. Ir. Man ir iesniegtas saimā un Policijas akadēmijā. Visur ir iesniegti dokumenti. Policijas akadēmijā ir iesniegts juridikas fakultātei dokuments, kur mēs taisam kursus pamatiedzīvotāju tiesībās. Viss cienītā. Visi jūs absolūti ignorējāt, braucāt projām un... Bet tādas ir manas tiesības kā pamatiedzīvotājiem. Tātad jums ir savas tiesības. Jā, mums ir savas. Man ir jāizkāp no mašīnas, Jā. Lai jūs nomierinātos. Jā. Kaut vai tā to uzskatiet. Nu, cienītā, jūs esat pārkāpus likumu. Vārds sakot, jūs gribat, lai es izkāptu no mašīnas, ja? Jā. Un tad jūs nelauzīsiet man mašīnu. Nē. Tas ir vienīgais veids, ja? Tas ir vienīgais. Jūs vispār apzināties, ka tas pirmo reizi jūs man to pateicāt. Jūs gribējāt salauzt man mašīnu pirms... Es negribu neko lauzt. Cienītā. Ja jūs izkāpsiet no mašīnas, nekas jūs mašīnā nebūs nekādu problēmu. Nebūs problēmu. Uz to brīdi jūs nepakļaujaties policista likumīgām prasībām. Nodot dokumentus pārbaudēji sakarā ar to, ka jums ir stājies spēkā vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kā arī jūs aizbraucat prom brīdī, kad transporta līdzeklis ir apturēts, kas ir likuma pārkāpums. Ja jūs atteiksieties izpildīt mūsu likumīgas prasības, mēs būsim spiesti izsist stiklu ar dežūrdaļas atļauju. Nu, tad beidzot jūs pateicāt. Un tad jūs tiksiet aizturēta un nogādāta iecirknī. Par nepakļaušanos policista likumīgām prasībām. Jums ir 5 sekundes laika. Lūdzu atvērt šofera pusē logu un nodot pārbaudei
Pievienot atveriet no tās. Nu, ko jūs tagad teiksiet? Lūdzu, tagad uzrādīt vadītāja apliecību, tehnisko pasi un dosimies uz iecirkni sakarā ar to, ka jūs mūs neesat pakļāvusies likumīgām prasībām. Varat filmēt, tās ir jūsu tiesības. Arī mums tiek viss filmēts, kas noderēs tiesā attiecībā pret jums. Ļoti labi. Lūdzu, vadītāja apliecību tehnisko pasi. Jūs jau saņēmāt viņus. Es viņas neredzu. Kur viņas ir? Rokās es jums ir jānodod rokās sakarā ar to, ka jums, reku tiek viss filmēts, sakarā ar to, rokās es ka jums ir vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Saprotat? Es apstrīdu jūsu aizliegumu, un mēs tiksimies nevarat, tiesā. Tas nav mans aizliegums, tas ir ceļu satiksmes likums. Bet es viņu apstrīdu, un mēs tiksimies tiesā. Jūs to varat darīt. Uz doto brīdi sekosiet uz automašīnu par policista likuma tiesībām neievērošanu. Labi. Lūdzu, sekojiet uz patruļu mašīnu. To es izdomāsim. Visu filmē galvenais. Darīt jums nav ko. Darīt jums nav ko. Jūs būtu nodevusi pārbaudēji dokumentus, viss būtu bijis kārtībā. Nekas nebūtu kārtībā, jūs būtu man viņus nozaguši. Mēs viņus nevaram nozagt, mēs viņus varam likuma kārtībā aizturēt. Vai ne? Līdz naudas sodu nomaksāt. Jūs savus tautiešus izmetat no mājām ārā. Lūdzu, sekot uz patruļu mašīnu. Jums ir bandīti uzdevumi. Tas ir vienīgais. Aizmukurēt. Miljonus tautieši ir izbraukuši te tā, kā jūs uzvedaties. Nu, pagā, ko jūs tagad manu mašīnu neaizvērtu apstāties? Apstāties mašīnu. Kamēr ieradīsies otra ekipāža, viss tiek filmēts uz no mašīnas, un rekur arī policijas darbinieki ir filmēti. Pati jūs gribējāt. Visa šī epopeja būtu beigusies, ja es būtu uzrādījusi vadīt apliecību tehnisko pasu. Es nenozaktu, es viņus aizturētu. Likuma vārdā un likuma kārtībā. Jums ir vēl viena reize iespēja. Katru dienu es zogu un es visiem atdodu. Protams, tieši es tā ir. Tiešākais policija ir vienkārši bandītu vārds. Protams, viss tiešākajā nozīmē. Tātad. Jums ir pēdējo reizi iespēja. Jums ir pēdējo reizi iespēja. Nē, cienītā. Jūs tagad jau esat pa daudz sadarījusi. Es jums tīri cilvēku. Ko vajadzēja domāt, pirms jums es tur jau lūdzu uzrādīt dokumentus. Gribēju viņam paskaidrot visu, ko, bet viņš neklausījās. Viņš caur logu nevar. Viņam nav tāda dzirda un dzirdas aparāts. Tātad, vadītāja apliecība tehnisko jau jūs uzrādīsiet. Jūs ātrāk aizbrauksiet un problēma nebūs. Jums ir jānodod, tāpēc par cik viņai ir vadīšanas izmantošanas aizliegums. Jums naudas sods nav samaksāts gada laikā, kopš tā piemērošanas dienas. Jūs to visu vēl varat tūlīt pat arī izbeigt. Tad jūs brauksiet uz iecirkni, tas arī tā arī būs. Kāds sakars ar bandītu? Te nav ar bandītu, jūs vienkārši jūs nepakļauties policista likumīgām prasībām. Jums ir jāpakļaujas. Tātad sekojot uz mašīnu, brauksim uz iecirkni, cits visām papildus ekipās, kas sargās jūsu mašīnu. Tas viss tiek filmēts. No telefona un no dienas automašīnas. Es gribēju viņu novest malā, jūs man neļāvāt. Jūs viņu malā vairs nevarat, jūs uz doto brīdi esat jaunu aizturēt. Svaic vidi ārā tālāk. Tur jūs viss teikt, ja? Nē. Nu, bet kāpēc? Bet ko mēs darām ar to mašīnu? Taču nevar palikt. Mašīnu es nokšu stāvvietā. Maksas. Kā jūs viņu nosūtat? Elementāri. Ar evakuatoru. Jūs atsakaties vispāriem kāds? Evakuators atbrauc uz evakuatoru un Viņu uzvelk augšā, jā? Jā. Jums nav vajadzīgs stūra, nekas? Man neko nevajag. Jūs no viss atsakāties, es arī. Es rīkošos pēc neatsakos. Jūs atsakāties, jo viss elementārākā lieta, jums tās tiesības jānodod man, jo ceļu satiksmes likuma es jums izskaidroju, es jums uzrādīju, kur ir atrunāts, ja nav naudas sods gadu laikā samaksāts, vadītāja apliecība tiek aizturēta, nevis atņemta. Tas ir miljons nav izbraucis. Miljons nav izbraucis no jūsu sakārtotās likumdošanas, ja? Es vārdos pēc likumdošanas. Tas ir par lietu likumdošanas. Tālāk, ja jūs to izdarat, attiecīgi jūs pēc tam varēsiet braukt tālāk. Cienītā. Vienkārši jums būs jāierodas Gaujas ielā ar apmaksātu naudas krīti. Un jūs vadītāja apliecību saņemsiet. Šī valsts nav radījusi naudu, es nevaru neko samaksāt. Ja jūs nevarat samaksāt, tad diemžēl. Tāpēc, ka viņa vispār nav valsts. Jūs vadītāja apliecību dosiet vai tomēr turpināsim? Vai mana vadītāja apliecība?
Ceļnieki arī klāta. Te jau paplašināt varēs pārbaudīt, vai viņai tikai ir ārvalstu Nu, jā, viss. vai arī Latvijas apliecība. Nu nav taču, ko jūs tas vārdu Nav Latvijas, jā? Taču es jau vairākas reizes saku, nav. Ja mēs jūs pārbaudīt nevaram, jūs mums dokumentus uz rokām nedodat. Atsakāties. Joprojām atsakos, jā. Jums viņi ir pierakstīti, jūs viņus redzējāt. Es to dokumentus parādīju, viņi redzējuši un pierakstījuši visi ir. Tā kā dokumenti viņiem ir parādīti. Gan tehniskā Izdrukas. mašīnas apliecība, gan arī tiesības. Jā, kāpēc lai iedod izdrukas savu kontu, kas pa viņu vispār ir pavadīt. Mēs varam kaut ko rakstīt, darīties. Visa šitā ķēpa nebūtu cienītā, ja jūs, ko likums arī paredz, būtu iedos vadīt apliecību. Es nedošu jums apliecību. Viņš zina, ka jūs viņu nofenderēsiet man. Es viņu nefenderēju. Otrā kārtā, es saprotu, ka jums jauta, man gan nav jauta. Ir ceļu satiksmes likums, pēc kura mēs skatāmies. Paskatīties, kāda tēriņa ārkārt staigā bruņot. Man ir ļoti jautri. Jūs vienīgi neesat. Jūs izlasat lūdzu. Manu māju sauc tēriņi. Tad nevajag mūs te apsaukāt un zākāt, Tas ir brīnišķīgs vārds. Ja? Jums vajadzētu Pa teroristiem arī invalīdi saukt ir Jums vajadzētu vairoties. Izlasat, kas tur ir rakstīts. Filmēt un lasat pareizi. Izlasiet, augšie nodaļa. Jā. Lasiet. Nē, es nelasīšu, man brilles nav. Vai jums ir nolasīt? Jā, nolasīt. Tiesību aizliegumu. Nolasīt? Jā. Ceļu satiksmes likuma 30. panta. 2. daļas 3. punkts. Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gadu laikā no soda uzlikšanas dienas. Līdz naudas soda apmaksai. Tātad ir transporta līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums. Tajā brīdī ceļu satiksmes likums atrunā, ka ir vadīta apliecība aizturama un par to tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols. Ja jūs to būtu izdarījusi, mēs šeit tagad neviens neatrastos. Ja šeit atrastos, ja būtu valsts izveidota šeit, Es valsti neveidoju. Es valsti neveidoju. Tiešām? Jā. Dažu daļā ir Kur tas ir rakstīts? Tad, kad jūs iegājāt iekšā, ir uzrakstīts. Un šeit ir uzrakstīts. Tas ir